in Ottawa, Ontario. Alexander Day. Day into the zone. Day drops it. Far side, Park differential punt. He's trying to make it home. He scores! Back to Joltok on a nice little feed. He misses, but he stays with it. And he scores this one with his feet. Travis back now for 2 games after missing. Hokejs, asums, rīpa dinamika, šķēliens vārdi, ar to vien nepietiek, lai sarkanbalts sarkanie uzvaru gūtu. Vēl ir jācīnās 2 periodi grūti. Uzvara, un nu pretī nāk Šveice, azars, sviedri, cīņa tveicē, 0-1. Latvija zaudē, skatītāji klusē, neviens pat neaplaudē. Pēkšņi znaruks vārds ar garību iegrūž vārtos, beidzot zelts kursā grupu prieku nevar izteikt vārdos. What sensācija? Pavasaris, 97. gads, tikai šoreiz jau A grupas čempionāts. Latvija pret Kanādu nospēlē 3-3, Zviedri mūs no A grupas pat ar cīņu neizdīs. Latvija, Zviedrija, 1-1, un tā pastarīši iegūst respektu un cieņu. Vēl uzvar pār Slovākiem, sagrautie Vācija, tie tik ir svēti, līdzmo visa nācija. 7. vieta, visas prognozes tiek grauds, tas ir ne tikai hokejs gods, bet visas tautas. Vienotība, ticība, cerība un veiksmi, kamēr Latvijā būs hokejs, mūsu acīs būs veiksmi. Sarkanbalts sarkanie par jums, vienalga uzvar vai zaudējums. Vienotība, ticība, cerība un veiksmi, kamēr Latvijā būs hokejs, mūsu acīs būs veiksmi. Sarkanbalts sarkanie par jums, vienalga uzvar vai zaudējums. Semjonovs iemetienā izcīna ripu, Ņižavīs atpakaļ aizsargam. Reķis Krasņevs, Krasniņš pretnieku zonā, ieraida ripu, tur pēc atsteidz Ņižavīs. Bet tagad, kā Latvijas izlase spēlē, par pastarīšiem A grupā tos vairs nevar dēvēt. Visi mēs redzējām Olimpiādu Turīnā. Viena niča, 4 zāģi, nu galīgā urīnā. Kur ir problēma? Kas to lai zina? Treneris, spēlētāji, visi tikai min. Piemēram, Ivnānu uz izlases neviens neaicina. Bet viņš taču ir labs lietpratēji, toč to zina. Vārdsargi jautājums ir kā netiks skarts. Nu, bet šoreiz Arčam mazliet švakāks starts. Ir jau jāzina laiks, kad no skatuves iet prom. Beļauskas aizgāja kā zvaigznes, nav tur 2 domu. Tad jau Aleksandru Kerču izlasē vēl vajag likt. Paulo Čudīno paņemt nebūtu slikt. A ko? Kurš no jauniem kā Kerču uztaisīs pauzes tādu, ka pat Andersonam vienkārši pietrūkst vārdu? Jā. Jaunieku, panāciet lūdzu šurp. Ko jūs domājat par Latvijas faniem? Latvijas skatītāji? Tos neviens vairs neizkonkurēs. Jo visi pasaules zina, ka labākie fani esam mēs. Un ziniet, kā fani mēs ticam un ticēsim jums. Vienalga kas, kamēr būs sarkanbalts sarkanie, mēs būsim ar jums. Vienotība, ticība, cerība un veiksmi, kamēr Latvijā būs hokejs, mūsu acīs būs veiksmi. Sarkanbalts sarkanie par jums, vienalga uzvar vai zaudējums. Vienotība, ticība, cerība un veiksmi, kamēr Latvijā būs hokejs, mūsu acīs būs veiksmi. Sarkanbalts sarkanie par jums, vienalga uzvar vai zaudējums. Par jums, vienalga prieka asars vai skumjas par jums. Sarkanbalts sarkanie par jums. Tas nu tiešām ir brīnums. Šī diena, šis mačs, un tie, kas redzēja visu mūžu, varēs atcerēties toreiz tajā datumā, kā Latvija uzvarēja. Nebūtu vienkārši uzvara, tā piemirstos, bet šādas uzvaras neaizmirstīsies nekad. Periods in an overtime. Now it all comes down to a shootout.
periods plus overtime, we're headed to a shootout. It's all up to the goalies now. Crosby will take the first shot. Got to be feeling the pressure. Brodeur stones the shooter on that one. It's like he knew where the shot can shot. It all comes down to how well did he tempt him by leaving a hole. Only he knows for sure. Canada now taking their third attempt. If I'm the shooter, I stick with my once again to break the stalemate. The goalies have been the stars of this. Brodeur comes up with the save. It's all in the time. We'll try yet again to break this drought. Players love being in these situations. Did the pressure could be their final shot. If they can't score, great effort to get the goal. This is what a goalie one-on-one. Latvia can send this game into Brodeur makes the save and wins the game. Games for you, and that's exactly what he did here. And we're all